Tātad pa ceļam, kamēr es dodos uz svēto misi, 12. šodien vasaras svētki, Sigulda, Chosen City, es to tā saucu Chosen City, jo ir bez 15:12. Un, par to, kas man ir līdzi, kas ar mani dodās uz turieni šodien. Es mēģināšu nofilmēt šitā. Tad jau var redzēt. Bet tas ir Antūrijs, papagailis. Par godu kā viņš ienāca mūsu dzīvē? Viņš ienāca mūsu dzīvē tā, kad 2000, tagad man precīzi, es jau galvā tie datumi, 17. 16. gads. Man un maniem bērniem pēc pastaigas pie mežiņa Siguldā, kur mēs dzīvojam pie mūsu mājām, uzlaidās balodis uz skausta, meža balodis, un maniem bērniem uz galvām. Man bija liecinieki, manas māsītes, kas bija atbraukuši pirmoreiz mūžā ciemos, un 3 bērni, kas sēdēja eglē. Un viens no viņiem kliedza, redzēja, viņi uzlaidās balodis. Tajā mirklī, protams, es varbūt vēl nesapratu, kas notiek, bet tas notika pirms visa lielā pavērsiena manā dzīvē, kad man dzīve pārvērtās, apgriezās, apmetās uz dzīvību un nāvi viss bija. Bet es gan atceros toreiz to skatu no šī te baloža acīs. Tad 18. gadā man bija meitai kristības, un mums sadāvināja naudu, un mēs braucām uz depo pirkt bruņurupuci. Bruņurupuci nenopirkām, nopirkām Antūriju, papagaili. Kur tu esi mazais? Paslēpies. Toreiz es sapratu, tas būs par godu tam notikumam ar šo te balodi. Protams, tagad es skaidri un gaiši zinu, ka tas bija svētais gars caur balodu. Tur vispār nav diskutējams šis jautājums. Vienkārši man varbūt jāstāsta tie brīnumi ir kāpēc viņu sauc Antūrijs? Jā, es esmu ceļā vienkārši. Kāpēc viņu sauc Antūrijs? Viņu sauc Antūrijs, jo tagad viņš bija maziņš, viņš bija zaļš ar sarkanu, un toreiz es biju pie mammas 2018. gadā, un mammai bija liela puķē Antūrija ar to sarkano ziedu, un viņš ielēdās iekšā tajā puķā un nebija redzams, un pēc cik viņš ir puisītis, tad viņu nosaucām par Antūriju. Ar viņu ir bijuši tik daudz piedzīvojumu, kad vispār grāmatu varētu izdot Siguldā, kur viņš ir lidinājies, un vēl nezinu kas. Un, protams, šodien arī šīta suga rozēlas, viņa tā kā nav pieredināma, baigi par rociņām, varbūt varēja, bija maziņš, bet, man tas neizdevās. Bet viņš man tā kā lidinās pa dzīvokli. Un būtu jau, protams, forši tas, ko es gribētu, es tāda dzīvnieku meitene mīlu, dzīvnieks neizsakām kopš bērnības jau, ka viņš man sēdētu uz pleca, es būtu tāda Siguldas meitene ar papagaili. Bet, varbūt tas ir ilgais ceļš kāpās, un tā arī notiks nākotnē. Un, protams, es labprāt arī šodien eju uz šiem te vasaras svētkiem. Labprāt izlaistu viņu palidoteni baznīcā, jo kā nekā aiz tā visa tur ir kaut kas ļoti svēts un īpašs. Un tad ja viņš atgriezties pie manis atpakaļ, protams, bet viņš man būs līdz Somā. Tā kā viņš jau ir vienreiz tur bijis, starp citu. Tā kā, jā. Un es tieši vakar stāstīju šo te notikumu par baložu uzlaišanos Dainai, Harija mammai dārzā, kad mēs bijām. Un viņa vēl teica, jā, balodis ir tāds tramīgs dzīvnieks, bet es viņai teicu, ka viņš stāstīja, ka viņš tā kā sagaidīja, viņš sēdēja zālē un gaidīja, ka mēs iesim garām. Tā kā viss notiek arī mūsdienās, brīnumi notiek. Un, ko jau var redzēt baznīcas skaliņu. Jēzus sirds baznīca ir man mīļā. Divas man ir Latvijā mīļas. Šī Svētā Antona Iecavā. Un īpaši nozīme ir arī Krimuldes baznīcai. Tā kā tā.